Šodien mēs atrodamies Viļakas ģimnāzijā, un šeit notika Viļakas novada skolotāju konference, kurā piedalījās arī Vidzemes augstskolas pasniedzējs Visvalds Valtenbergs, kurš stāstīja par attīstības un globālas izglītības nozīmi skolā, mūsu dzīvē, katra dzīvē. Visvaldi, man jautājums jums, kāpēc skolotājiem būtu jāstāsta par attīstības izglītību vai globālo izglītību? Tāpēc, ka bērni dzīvo pasaulē, kuru globālās tendences cieši ietekmē. Kas ir tie pamatjautājumi, ar kuriem vajadzētu sākt? Jāsāk, manuprāt, ir ar to, ka mēs neesam kā katrs indivīds, kā kaut kas atsevišķs. Mēs esam ļoti cieši saistīti ar citiem cilvēkiem. Mēs esam ļoti cieši saistīti ar zemi, kas ir un vidi, kas mums ir apkārt. Un, tā varētu būt spēle, tā varētu būt meditācija, bet, manuprāt, tas ir tas primārais un pirmais mērķis, ko vajadzētu katram skolotājiem uzstādīt, un tad, attiecīgi, vadoties pēc skolēnu interesēm, vadoties pēc klases, pieskaņot noteiktas mācību metodas. Paldies!